Lai nokļūtu Sunākstē, vairākus kilometrus jābrauc pa grāns ceļu, kas bieži ir sliktā stāvoklī. No tā cieš vietējie iedzīvotāji, lauksaimnieki un uzņēmēji. Piegādātāji ziemā atteicās vest preci. Tika vairākas nedēļas kavēta prece, jo slikti ceļa segums. Ja nav preces, mums nav ar ko strādāt. Arī autobusu ciematā mēdz nepiestāt. Katru dienu izmantojam autobusu Subata Rīga, un ir reizes, kad autobuss neiet. Parasti tas ir pavasarī, ziemā, tad, kad ir ļoti slidens, kad ceļš nav kaisīts un autobuss vienkārši neriskē. Vietējie iedzīvotāji vairāk kārt vākuši parakstus un rakstījuši ministrijām, taču saņemtas tikai formālas atbildes. Ciemats atrodas militārā poligona Sēlija tuvumā, un tas nesis labas ziņas. Iedzīvotāji iegūs asfaltbetona segumu ceļam uz novada centru. 17 km garumā notiks ceļa pilnīga pārbūve. Vairākos posmos to pielāgos arī militārā transporta kustībai. Lielajos krustojumos būs betonētas tanku pārējas, kas noteikti nav tipiski V-klases ceļiem. Šeit arī ceļš tiek taisnots, kas arī ir paredzēts, lai lielgabarīta transports varētu veiksmīgi izgriezties. Pēc būvdarbu beigām ceļš būs atvērts visiem satiksmes dalībniekiem, taču Nacionālie bruņotie spēki atzīmē, spēkratu kustība ievērojami pieaugs. Ikdienā pa ceļu pārvietosies aptuveni 100 līdz 300 vieglo transporta līdzekļu. Savukārt militārā transporta apjoms varētu būt robežās no 40 līdz 80 transporta vienībām dienā. Militāro mācību laikā satiksmes intensitāte var īslaicīgi pieaugt. Būvniekam papildu grūtības rada īsais darbu termiņš. Klasiski šāds objekts norit 2 gadu sezonā, tad šobrīd šis ir 1 gads, pat īsāks tas termiņš, kas ir ļoti izaicinoši. Uzņēmums ļoti daudz no sava resursa atdod tieši šim objektam. Būvdarbus plānots pabeigt šā gada septembrī, taču procesu ietekmē ģeopolitiskā situācija, jo ceļu būve ir cieši saistīta ar naftas cenām. Ja godīgi jāsaka, tad šobrīd mēs strādājam ar zināmiem zaudējumiem, cerot, ka mums nāks pretī. Pašlaik tiek meklēti risinājumi, kā mazināt degvielas cenu kāpuma ietekmi, lai darbi varētu notikt pēc plāna. Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.